faktiski industriālo kultūru, jeb, teiksim, kultūru, kādu mēs vadām savu ekonomiku, kādu mēs vadām savu valsti, un tam arī ļoti liels sakars tieši ar izgudrotāju darbību. Mēģināšu ar savu vienu piemēru no savas personīgās pieredzes. Savu studentu gadus es iesāku 1955. gadā. Toreiz tas bija īsti pēc kara, un toreiz beidzās tie saucamie terora gadi, un parādījās tie atkušņi gadi, kad tika, zināmas, tās piešķirtas brīvības. Un parādījās pirmā informācija no ārpuses. Un toreiz mēs uzzinājām, kad Japāna gadu no gada pa 10% kāpina savu iekšzemes koproduktu pieaugumu. Mēs zinājām, ka viņi nodarbojas tieši, ko mēs tagad saucam inovāciju. Viņi meklē visā pasaulē izgudrojumus, visādos ceļos. Un pirmais inovatīvais risinājums no Japānas bija supertankeri. Toreiz bija tā saucamā Suecas krīze, kad nobloķēja kanālu, kad nafta Eiropai bija jāpieved apkārt Āfrikai, un Japāna īstajā reizē nāca klajā ar savu risinājumu. Pēc tam mēs zinām, kad Japāna sāk automašīnas ražot, zinām, kur esam nonākuši ar viņu mašīnām, pēc tam viņi sāk elektroniku ražot, un man liekas, par Japānu nav jāiepazīstina. Protams, tajos gados, tad, kad mēs šo informāciju saņēmām, mums nāca līdz ideoloģiskais uzstājums, ka vienalga Padomju Savienība pārspēs pasauli arī ekonomiskajā sacensībā, un kad tāpat jūs atceraties tur visus tos ideoloģiskos uzstādījumus. Tagad mēs redzam, ar ko šī sacensība ir beigusies, un kur ir Japāna, un kur ir otra puse. Bet tomēr paliek jautājums, kāpēc Japāna uz Klusā okeāna salām, uz seismiskām salām, kalnainām salām, bez lielām dabas bagātībām, bez lielām auglīgām zemēm, ir panākusi šādu attīstību, panākusi faktiski šādu tautas materiālo labklājību. Un kāpēc? Turpat blakus kaimiņos viena liela zeme, kas tāpat cieta karā, bet kas karu uzvarēja, kas ir apveltīta ar lielām bagātībām, kam ir lielas pretenzijas uz to, kad viņa parādīs tautai gājušo nākotni, kāpēc viņa tik varētu teikt, pat neslukā veidā izbeidza savu eksistenci. To es arī nosaucu par tām divām kultūrām. Tās ir pilnīgi divas atšķirīgas kultūras, nevis mākslinieckā ziņā, bet tieši tehnoloģiskās kultūras, tieši industriālās kultūras atsevišķa pieeja. PSRS, mēģināšu šīs divas kultūras mazliet paraksturot. PSRS gados katru avīzi, ko saņēmām, virsū bija rakstīts visu zemju proletāriešu savienojieties, uz ko aicināja mūs savienoties. Vai tā bija kaut kāda jaunrade, vai tā bija kaut kādu jaunu vērtību radīšana. Diemžēl tā nebija. Faktiski aicinājums bija, tas bija aicinājums darba ņēmējiem atņemt īpašumus darba devējiem. Nevis pašiem sakrāt naudu, nevis pašiem izveidot kaut ko,
bet vienkārši paņemt jau gatavu un atņemt. Tas bija toreiz uzstādījums. Šis uzstādījums izvijās cauri visai toreizē valstī, un tas faktiski izveidoja vienu īpatnēju kultūru ar saviem specifiskiem uzstādījumiem, ar savām uzvedības stereotipiem, ko es nosauktu par vērtību dalītāju kultūru. Un galvenais uzstādījums toreiz bija, kas, mana gada gājuma cilvēki to atcerās. Galvenā stratēģija cilvēkiem bija nevis mēģināt kaut ko radīt, ražot un vērtības radīt, jo tie nekādu labklājību neieguva. Galvenais uzstādījums toreiz bija tikt tuvāk pie vērtību dalīšanas. Kad Latvija ieguva neatkarību, mēs pārņēmām lielu daļu no šiem stereotipiem. Mums bija privatizācijas gadi, un tā situācija izveidojās tāda, ka viņa šos stereotipus vēl vairāk nostiprināja. Tās stratēģijas, ko kādreiz PSRS gados pielietoja, tik sekmīgi modificētas un pielietotas privatizācijas gados. Un šobrīd ir izveidojies situācija, kad ļoti liela daļa no sabiedrības, no uzņēmējiem arī, kas uzņēmumus ir ieguvuši šādā veidā, viņiem liekas, ka tā stratēģija, kas ir nesus sekmes, ka tā ir vienīgā labākā stratēģija, kā vajag rīkoties un kā vajag gūt savu personīgo labklājību. Un to es nosaucu, tā ir vērtību dalītāja stratēģija. Tagad, kad diemžēl šobrīd Latvijā viss, kas dalāmais, jau ir sadalīts un liela daļa jau ir pārdota. Šobrīd mēs esam notērējuši lielu daļu no saviem resursiem, esam notērējuši arī to naudu, kas mums ir dota, no ārpuses pienākusi, un faktiski mēs esam sākuši taisīt parādus, kas aug arvien lielāki. Bet reizē mēs esam atgriezušies rietumu sabiedrības lokā, kas pēc savas būtības nav vērtību dalītāja, bet kas ir vērtību radītāja. Tā ir otra kultūra. Un tā ir šobrīd lielākā mūsu dilemma un pretruna, šī iekšējā stratēģija vienā virzienā, bet faktiskā situācija pavisam citā virzienā. Abas atšķirības starp šīm kultūrām ir principiālas. Lai vērtības dalītu, galvenais ir spēks. Vērtības dala spēku. Kas stiprāks, tas būs ieguvējs. Tāpēc PSRS gados, kad bija tā uzplaukta šī vērtību dalīšanas kultūra, mēs galvenais stiprinājām centralizēto varu, mēs stiprinājām savu militāro potenciālu, un viss tas bija orientēts uz vērtību pārdali, varētu pat teikt, globālā mērogā. Arī Latvijā faktiski mēs to varam vērtēt kā dalītāju kultūras recidīvu, ka mēs tik ļoti esam norūpējušies ap savu knabu, visas tās kolīzijas, ap savu finansu policiju, ap savām citām varas struktūrām. Tas faktiski ir tā pati senā PSRS gadu vērtību dalīšanas stratēģija, vērtību dalīšanas kultūra, kas mūsos joprojām sēž iekšā ļoti masveidīgi.
No otras puses, ja vērtības rada, ieguvējs ir gudrākais. Tikai ar vienu noteikumu, ja valstī pastāv civilizēta spēles noteikumi, un ja vērtību radītājam nenāk kāds varu viņu vērtību atņemt. Tāpēc civilizētajās valstīs lielākā vērtība ir nevis spēks, nevis varas struktūras, bet tā ir tiesiska valsts. Tā kā mēs savu Latviju neatkarību atjaunojām, mēs visi cīnījāmies par tiesisko valsti. Diemžēl šobrīd šajās visās kolīzijās tas kaut kā ir aizmirsies, bet manā izgudrotāja skatījumā šobrīd tas tomēr ir galvenais, lai mēs sakārtotu savu trešās varas, civilizētu savu trešo varu. Ir vēl otra principāla atšķirība starp divām kultūrām, starp dalītāju kultūru un radītāju kultūru. Dalītāju kultūra faktiski sakņojās, bāzējās uz cilvēku radītiem likumiem. Cilvēks, viņi darbojās tiesiskajā vidē, tiesisko likumu sfērā, bet tiesiskie likumi, cilvēku radītie likumi, mēs varam uztaisīt, pielāgot savām vajadzībām. Tos var mainīt. Un cilvēki ir pieraduši, kas ir darbojās šī stratēģijā, kad likumus mēs pamainīsim, pielāgosim, uztaisīsim, mums tagad saka par likumos caurumus, un tādā veidā mēs gūsim savu, kaut kādas, realizēsim savus intereses, kas faktiski reducējās uz kaut kādu lielāku labumu gūšanu. Vērtību radīšana, tā vairāk ir eksakto likumu sfēra. Eksaktos likumus mēs varam izzināt, bet mēs viņus nevaram mainīt. Tās ir tās divas principālās atšķirības. Un tāpēc tie, kas strādā un pieturās vērtību dalīšanas kultūrai, viņi nevar būt vērtību radītāji. Un tāpēc ļoti liela daļa tās vērtības, kas ir pārņemtas pārdales rezultātā, viņas labumu nenes. Tā tas bija PSRS gados, ka PSRS mums bija milzīga atpalīdzība tehniskajā jomā. Visa ražošana bija atpalikusi, līmenis bija zemāks, mašīnas bija zemāks, teiksim, tālaik produkts neviens vairs neinteresē. Un, diemžēl, tas arī Latvijā ir. Tie, kas ir tikuši pie vērtību dalīšanas un tikuši pie īpašumiem, nebūtu nav tie paši labākie šo īpašumu izmantotāji. Un tāpēc ir radusies situācija, kad Latvijā pie ļoti talantīgas tautas. Es varu teikt no savas pieredzes, Latvijā tiešām ir talantīga tauta. Talantīgai tautai mēs šobrīd nespējam radīt jaunas vērtības, kas faktiski ir industriālās vērtības. Faktiski pēc būtības, ja mums netiek izveidots tiesiskums civilizētajai valstī atbilstoši, tad mēs kropļojam konkurenci. Tā vairs nav brīva konkurence. Ja kāds var dabūt no balvas atbalstu un kāds cits vērtību radītājs šādu atbalstu negūst, tad konkurence tiek kropļota un mēs paliekam konkurēt nespējīgi un varam savus izgudrojumus taisīt, bet rezultāta nav. Jā, īsāk, labi. Jā, es tagad pāriešu pie otras puses, pie mūsu biedrības.
valstī ļoti grūti mainīt stereotipus. Cilvēku stereotipus ir grūti mainīt. Tur nelīdz nekāda pierunāšana, dariet tā, nedariet šitā, pat ar visādiem sodiem nelīdz, tas nav. Stereotipus var mainīt tikai labi piemēri. Ja cilvēki redzēs, kā ar izgudrošanu, ar inovatīviem risinājumiem, un kur attiecības tiek kārtotas civilizētā veidā, ka tiem var gūst lielāku labumu, tad viņi noticēs tam un atteiksies no tā vecā mūsu līdz atnākušā mantojuma. Un tas bija tas galvenais mērķis, kāpēc mēs sanācām izgudrotāji kopā un nodibinājām šo biedrību ar mērķi radīt vienu iespēju, veidot šādu pozitīvu piemēru, parādīt, kas ir izgudrojumi, kas ir inovācija, un ka to mēs varam sasniegt vairāk nekā strādājot ar šīs dienas stratēģijām. Lai šo mērķi sasniegtu, mēs jau esam izstrādājuši plānu, kā mums rīkoties. Pirmais, mēs esam atlasījuši 2 izgudrojumus, kas ir potenciāli vērtīgi, un mēģināsim viņus realizēt. Tas ir ar viņiem novirzīt viņus ražošanā, gūt no viņiem peļņu, un turpmāk ar šo radīto peļņu veidot atbalstu turpmāko izgudrojumu veicināšanai. Vat sakot, izveidot kaut ko līdzīgu izgudrotāju inkubātoram, inovatīvas ražošanas inkubātoram, kas būtu pilnīgi brīvs no visādām birokrātijām. Jo, ja notiek vērtību dalīšanas stratēģija, mums jātais, lai tā dalīšana nenotiktu kaut kādā negodīgā veidā. Mums ir milzīga birokrātija jāuztur, kas uzliek lielas barjeras. Un ļoti grūti pašlaik ir naudu mums no Eiropas sola, un dod arī, bet ļoti grūti pie tās naudas tikt, jo tām barjerām reizēm netiek cauri. Tāpēc mēs esam izdomājuši, ka mēs varam tos ienākumus gūt paši un ar saviem izgudrojumiem, realizētiem izgudrojumiem, veicināt nākošos izgudrojumus. Paldies! Bet tagad es aicināšu kādu atkal ļoti jaunu cilvēku, un viņš ir pat saņēmis zinātņu doktoru grādu medicīniskajā fizikā. Tātad Roberts Paeglis, no Latvijas Universitātes. Dāmas un kungi, es esmu uzstājies 2 ministriju uzdevumā ar saviem zinātniskiem pētījumiem. Esmu runājis dažādās lielās privātās organizācijās, bet šodien man ir liela privilēģija, ka savu pirmo prezentāciju kā doktors Roberts Paeglis es varu lasīt Džordža Sorosa autoru. Un man uzticētā tēma ir, vai katrs speciālists var būt izgudrotājs. Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, es esmu skatījies, kas tad ir kļuvuši izgudrotāji. Un cilvēki, faktiski manā stāstījumā būs 2 daļas. Pirmā daļa ir izgudrotāji, kuru vārdus mēs vienmēr zinām, bet varbūt īsti nezinām, ko tad viņi ir izgudrojuši. Un otrā daļa ir izgudrojumi, bez kuriem mēs mūsdienās nevaram iztikt, bet mēs vai nu nezinām to cilvēku vārdus, kas tos radījuši, vai arī mums ir mazliet nepilnīgs priekšstats par to, kas tad ir šie cilvēki. Lai iesildītu tēmu, ir vairāki izšķiroši posmi civilizācijas vēsturē, kas notiekuši to, kā mēs šodien dzīvojam, ko mēs šodien vispār dzīvojam. Un es neteicu, ka pasaule ir tik veca, bet šeit bija domāts uguns.
Tātad senākais izgudrojums ir tas, ka cilvēki ir izgudrojuši uguni. Vai jums ir kāds idejas, kas varēja notikt pirms 500 gadu? Kaut kas, ko mēs izmantojam vēl šodien? Dzīves. Ļoti tuvu, labs kungs. Vēl varianti? Labs kungs jums pateic. No ar akmeni tas bija saistīts, jā, kaut kāds instruments. Mēs redzēsim. 3000 gadi un 1000 gadi. Kas bija pirms 1000 gadiem? Un kas atkārtojās Latvijas 90 gadu jubilejā, ko izmantoja? Jā, Ķīnā ievies šaujam pulveri, lai rīkot svētku uguņošanu. Šīs gads, 450. 92. Amerika, bet pirms tam, kā lūdzu? Jā, pilnīgi pareizi, drukāšana. Gutenbergs izdomāja drukāšanu. Šīs gads, kā jūs domājat, kas notika svarīgs? 1796. gadā. Tas bija 18. gadsimts, jā, tvaika mašīna, bet šeit ir konkrēts gads, kad kaut kas notika pirmo reizi. Mēs pie tā tūlīt atgriezīsimies. Faktiski periods,